Labvakar, mīļie! Gribēju šodien padalīties, tā sajūta, ka vajag padalīties. Sen neesmu neko runājis, neko neesmu teicis, neko neesmu pastāstījis. Pēdējā laikā es jūtu tādas lietas, kā neko nejūtu, var teikt. Bet mēs nevadamies pēc jūtām. Es to sapratu, un tāpēc es arī gribēju padalīties ar šo video, jo Tēvs viņš vienmēr līdzās, savu svēto garu, savu Jēzu. Un tad, kad ir visgrūtāk, tad, kad ir vissliktāk, tad, kad tev tiešām ir galīgi, tu esi nekāds, tad arī tas notiek, tad tiešām viņa tuvums atnāk ar vien spēcīgāk un spēcīgāk. Jo ir brīži, kad tu nespēji neko, kad tu negribi vairs neko, kad tu vispār gribi pamest visas šīs lietas. Kristietība kā tāda pat brīžiem gribas pamest, atpūsties. Bet tad, kad tu sāc to darīt, domāt par to visu un aizdomāties, sāc saprast, ka bet kur tu iesi, kur tu atradīsi patiesību, kur tu atradīsi kaut ko. Es šodien ieraudzīju vienu video, kur tieši rituāls jau pielieto, sātanisks rituāls pielieto Eirovīzijā, it kā viena sieviete tur redzēja to mazo video, kur dziedāja tieši rituālu, sātanisku rituālu. Un pasaule arvien iet uz otru pusi. Cik es esmu tā sapratis un aizdomājies, tad mēs esam Bībeles atklāsmes grāmatas otrajā pusē. Tur, kur jau pēdējās bazūnas, tur, kur jau nāk šie sodi, jau nāk visas šīs lietas. Un tagad mums arvien grūtāk un grūtāk paliek kā kristiešiem. Bet ja mēs pieķeramies pie Tēva, un es sapratu šodien, vakardien, domājot par to visu, bet kam tu esi vajadzīgs šī pasaulē? Nevienam. Diemžēl arī retam brālim, māsai tu esi vajadzīgs. Un tas nav labi, protams. Ir jābūt cilvēku grupai, kurai tu vari uzticēties, cilvēkiem, kuriem tu vari uzticēties. Bet ja tev tādu nav, tad pieķerties vajag tētim. Jo tikai viņš var iedot kaut ko, tikai viņš var tevi satuvināt un pietuvināt. Un arī visgrūtākais brīžos, tā ka man galīgi nav, pat godīgi ēst brīžiem nav ko, tad viņš grib, lai tu uzticies viņam. Un tajos brīžos viņš parāda, ka viņš ir dzīvs un reāls. Kā fiziski, tā dvēseles, tā garīgi viņš parāda tev visos līmeņos, ka viņš ir klātsošs, ka viņš ir gādājošs tētis. Man patīk, kā viens mācītājs teica, ka ja arī atnāks tie laiki, ka mēs nevarēsim pat dabūt ēst, tad viņš parūpēsies. Un tiešām es varu to liecināt, ka tā tas ir. Tev liekas, ka nav no kurienes, tev nebūs, nav nekā un nav ko. Tev pat domas nav, kur varētu kāds kaut ko. Un tieši tajos brīžos atnāk tētis un caur cilvēkiem kaut ko izdara. Un tu saproti, ka tas nebija iespējams cilvēkam, tas bija iespējams tikai viņam. Tādreiz es saņēmu daudz dziedināšanas, tā kā bija tā konferences, tas man tā pieskārās. Arī es īsti jau neprasīju, bet es sajūtu, ka vajag, ja viss, tad es arī it kā, jo bija konferencē mēs varam saņemt. Un tas ir pareizi, tāpēc jau konferences tiek taisītas, lai mēs saņemtu, lai mēs aizdomātos, lai mēs varētu darboties uz priekšu, iet uz priekšu un darīt lietas. Un tāpēc es ļoti pieķēros šīm te domai, ka visu vada tētis, pie visu ir tētis un ar visu ir tētis. Viņš par mums gādā, viņš par mums rūpējās. Viņš dod mums visu savā laikā. Bet ja mēs neticam viņam, neusticamies, šeit ir uzticība un ticība. Ticība ir tāla lieta. Es gribētu teikt uzticēšanās, pilnīga uzticēšanās un totāla uzticēšanās tētim. Jēzum svētiem garam, protams, trīsvienīgajam Dievam mūsu. Jo tikai viņš var mums kaut ko iedot, tikai viņš var mūs sakārtot. Viņam visas lietas ir iespējams.
Un ja mums pat nebūs ko ēst, tad viņš mums iedos pārdabiski. Es par to esmu pārliecinājies un zinu, ka tāds ir. Un tāpēc mums nav ko baidīties, ka nāk šie tumšā laiki, jo tajā laikā Tēvs parādīsies ļoti spēcīgi. Viņš parādīs, cik viņš ir liels un varens. Viņš parādīs, cik viņš ir milzīgs. Viņš parādīs tumsai, parādīs šai pasaulē, ka nevis šie sātana kalpi spēj kaut ko, bet ka mēs, viņa bērni, dēli un meitas, būsim svētīti un iesim spožā gaismā viņa klātbūtnē. Tas man tā motivē, ka neskatoties ne uz ko, viņš ir ar mums un būs ar mums līdz pasaules galam. Tāpēc es gribu teikt katram no mums un uzmundrināt katru no mums tuvoties Tēvam, tuvoties viņam, slavēt viņu, teikt viņu, pielūgt viņu. Lūkšanās tā ir tāda lieta, ka lūgt, tas ir tā kā lūgt kaut ko no viņa. Bet es gribu vairāk teikt slavēt, pielūgt, pateikties. Jo mums ir par ko pateikties vienmēr viņam. Jo viņš ir labs un vienmēr labs. Viņš ir izvēlējies mīlēt. Viņš mūs mīl no visas sirds, tā kā mēs to neprotam darīt. Ja mums būtu kaut vai nedaudz šīs mīlestības, kas ir Tēvam, tad nebūtu tāda pasaule, kāda viņa ir tagad. Tāpēc es novēlu katram no mums, lai Tēvs piepilda mūs ar viņa mīlestību, lai viņš piepilda mūs savu spēku, un lai viņš dod mums gudrību, tuvoties viņam un uzticēties ar vien vairāk un vairāk viņa valstībai.